Sveiki, sveiki! Turpinām burties cauri dažādiem piemēriem matemātiskajā indukcijā, un tagad mums ir kaut kas šāds. Šoreiz iesaistīsies pakāpes. Tāpēc jau ir interesantāk. Sāksim ar indukcijas bāzi. Indukcijas bāze. Un indukcijas bāzi mēs aplūkojam, kā ir pie n ir 1. Es parasti pievienoju bonusu, neobligātu bonusu, aplūkoju, kā ir pie n ir 2. Tāda kreisā puse. Es vienkārši ņemu 2. Labajā pusē mums ir 2 reiz 2 kvadrātā. Tad 2 reiz 4. Tā. Skatāmies, vai es visu pareizi esmu norakstījis. Aha, nepareizi gan. Kāda bija man kļūda? Es ieliku n vietā 2, bet jāieliek ir 1. Tātad 1 reiz 2 pirmajā 2. Nekas, arī labākie no mums pieļauj šādas neuzmanības kļūdas. N ir 2, un tad kreisā puse ir 2 plus 3 reiz 2 pirmajā, tātad 2 plus 3 reiz 2, tad 6, tātad 8. Labā puse 2 reiz 2 kvadrātā, un tagad gan ir 8. Pie reizes es pieļauju, ka var rasties tāds pieņēmums, un es īstenībā to vēl neesmu atrisējis līdz šim. Vai tiešām man vienkārši jāņem ir tik saskaitāmie, cik te parādīts? Ne obligāti. Parasti ir tā, ka jums vienkārši ir jāizrēķina, kas te rodās, kad ieliek n. Piemēram, ja n ir 4, es te arī izrēķinātu. Te būtu 5 reiz 2 trešajā, un pēc tā es vadītos, cik tālu man jāņem saskaitāmie. Tas ir tā vispārīgi, jo dažreiz jūs var apmānīt ar to. Bet nu, mēs ķeramies pie piemēra turpinājuma. Mums tagad ir indukcijas bāze. Nevis indukcijas bāze, bet induktīvā pāreja. Induktīvā pāreja arī nē. Šodien kaut kā nedaudz juktie termini. Tagad mums ir induktīvais pieņēmums. Tātad eksistē skaitlis kā tāds, ka 2 plus 3 reiz 2 pirmajā, plus 4 reiz 2 kvadrātā, plus un tā tālāk un tā tālāk. N plus 1 reiz 2 pakāpē n mīnus 1 ir k plus 1, atvainojos, k plus 1 un k mīnus 1 ir vienāds ar k reiz 2k. 2k tajā pakāpē. Un tad induktīvā pāreja. Induktīvā pieņēmuma principā jēga ir tāda, ka mēs vienkārši pasakām, ka lūk, kādā gadījumā strādā un uzrakstam vienādojumu, kuru mēs izmantosim, lai pārveidot induktīvo pāreju. Nu, tad labās puses izteiksme, šoreiz varbūt maķinīt vienkāršāk. K plus 1 reiz 2 pakāpē K plus 1. Kreisās puses izteiksme. 2 plus 3 reiz 2 pirmajā, plus, un es jau tagad ielikšu daudz punkti. Parasti ar 2 pietiek, lai parādītu, ka mums te iet kādā secībā. Uzrakstu iepriekšējo, protams, un tad nākamais, kas būs. Nākamais būs K plus 2, 2 un 2 pakāpē pēc K mīnus 1 seko K. Un atkal tad izcelšu, ka šī ir mūsu aizstājamā daļa. Šī ir mūsu aizstājamā daļa. Un tā aizstājamā daļa vienāda ar K reiz 2K. Un šeit ir K plus 2 reiz 2K. Un 2K es redzu kā kopīgu saskaitāmo. Iznesot ārā, man te paliek K plus 2. Jeb 2K reiz 2K plus 2. Un kā mēs varam pārveidot tā, lai mēs iegūtu beigās tādu pašu izteikumu kā labajā pusē? Gluži vienkārši. Es redzu, ka šajās iekavās ir kopīgs reizinātājs 2. Un tālāk es varu vienkārši izmantot pakāpju īpašību. Pielikt šeit pirmo pakāpi, un man ir 2 pakāpē K plus 1 reiz K plus 1. Izteiksme ir tāda pati, mainās tikai reizinātāju secība, un reizinātāju secībai nav nozīmes. Tāpēc secinājums. Tā kā
Vienādība ir spēkā. Pie n ir viens, un katram nākamajam n ir spēkā visiem naturālajiem skaitļiem n. Lūk tā, vēl viens piemērs, ar ko esam tikuši galā. Tikamies nākamajā video.